Tā, nu ko? Pienācis laiks mainīt to galvas blīvu. Vakardien braucu. Pārsprāga man apakšā viena truba. Dzes, kas nāk no termostatā ārā. Un jā, viss aizgāja pa gaisu. Pietiks braukt cauri, tā kā jāmaina nost. Tā, galva nost. Viss izskatās labi. Noņem arī sūkni. Kandiškas kompresoru noņēmu arī. To es tā kā tagad plānoju likvidēt, jo kandiškas nav šitai mašīnai. Es jau noņēmu nost raģātoru un trubus. Tā kā kompresors man patreiz stāvēja tikai tāpēc, lai būtu iespējams siksnu uzlikt. Pasūtīju citu kronšteinu, šito agregātu. Jāsagaida ir tas. Un tas man ļaus noņemt nost kompresoru, un tādā veidā es varēšu palaist siksnu. Vienīgais, kas tur mainās, sanāk stūras pastiprinātājs sūknis būs nevis augšpusē, bet ies apakšpusē. Un izskatās, ka dēļ tā man arī vajadzēs vienu stūras pastiprinātāju trubu sazīmēt citu. Tā vismaz izskatās. Tā kā jā, gaidu kronšteinu, tad noņēmu ģeneratoru. Gultņi beigti. Tā kā šito vajadzēs aiznest uz restaurāciju, lai samaina gultus visu pārējo, kas jāmaina. Šitam jau arī kompresoram griežās. Gultņi beigti. Galvenais man te vienreiz sanāca šaizīte. Kaut kad, kad es viņu liku kopā, bija pa vāju pievilcis dempferi, kas nāk šeit apakšā. Šito te skrūvis atnākuši vaļā un novērpa nost visas skrūvis, un viņš kaut kur aizlidoja. Tā arī neatrada. Nāk norāvās, un motors tik ļoti ātri iegrieza šito figņu, ka viņš man rotēja pēc motora izdarbināšanas vēl kāds 10 minūtes. Dzirdi? Vēl joprojām. Kloķenē šķiluks nokrit. Vesela. Noņēma arī cauro trubu, kura tagad pēdējo reizi pārsprāga man. Kur caurums. Galīgi mīksti beigt. Man kaut kādu laiciņu atpakaļ vispār jau bija šeit pārplīsus truba. Un es jau biju nopircis laicīgi citu. Gribēju viņu samainīt, bet es nevarēju nekādīgi. Izrādījās, ka nav tik viegli viņu samainīt. Tur pie Lanžerona te
ļoti grūti tik bija klāt, kad viss bija salikts, un es viņu tā arī savienoju šitādā veidā un braukājos kādu laiku, tā kā truba man nebija jāpērk. Truba man jau stāvēja, lieka, tā kā to es jau ieliku apakaļ, kur jauna, viss stīgā. Kas vēl man atnāca paciņa. Šeit, kā jūs domājat, kas šeit iekšā ir? Jauda. Te ir galvenā lieta, kas sūkņa motoru padara ātru. Tas ir sūknis, reņa sūknis. Tā kā jā, šitais jāņem ārā, jāpārliek būs visi kronšteini. Un vadi jāsalodē, un to sūkni, kas tagad bija virsū, to es atstāšu kā rezervē, ar ko, kad, nezinu, ja braukšu kādā tripiņā tālākā, tad vienkārši ņemšu līdzi, lai, ja nu kas ceļa malā, var uzmest citu sūkni un braukt tālāk. Nu, tagad ko darīs? Jāliek virsū apakaļ galvu laikam. Ko es varu izdarīt? Kronšteini man nav. Šodien ir brīvdiena. Ģeneratoru aiznest remontēt arī man nesanāk, svētki nāk. Tā kā tas būs tikai pēc kādām dažām dienām. Un jā, tā kā ņemšu, likšu galvu virsū, uzlikšu galvu, turbīnu atpakaļ, vismaz, lai kaut kas iet uz priekšu. Ātri varbūt pastāstīšu, kas ir vajadzīgs, lai ordinālā vietā uzliktu reņa sūkni. Nu tā, plus mīnus. Šis ir reņa, un šitais man jau bija pārtaisīts reņa uz golfa, lai var uzlikt virsū. Tātad, kas nāk? Re, kur ir standarta reņa sūknis. Jā, viņam ir cits zobrats pavisam. Šitais jāņem nost. To nevajadzēs. Štopars, tas arī būs jāņem ārā. Te ir kronšteins vajadzīgs cits. Reku šeit jau ir virsū pareizais. Šito var dabūt visticamāk, jā, pie TDR. Tad vajag štekeri no golfa. Vecā sūkņa. Viņš jākniem nost un jālodē būs klāt. Rekur, jo renim nāk štāds štekers. Kā kniem no šito, nokniem no golfa, lodē klāt vadus. Vadi ir sanumurēti, visi pēc numuriem šeit. Uz katra vada ir 1, 2, 3, 4, 5 un tā tālāk. Salodē tos. Apakšā dačiks, to var vienkārši savienot kopā. Divas krāsas tur tik ir, brūna un melna. Atlikušais ir tas, kas paliek pāri. Tad vēl šeit uz asas nāk virsū, rekur. Nevar redzēt, laikam te. Šito zobratu noņemot nost, tur nāk tāds adapterīts tā saucamais, pie kuras krūvējas klāt šitais zobrats. Tas ir jānorau nost ar novilcēju un jāliek virsū šeit. Un tad varēs uzlikt golfa zobratu. Tas gals, piemēram, jā, no golfa var uzlikt, lai tev uzreiz visas trumbas der kā vajag. Un viss kaut kā tā. Grūtākais, laikam, šī visā, vismaz man bija pirmo reizi, ka es liku virsū sūkni, tad atrast, kur ir pirmais cilindrs. Secīgi, kurā vietā sākās iesmidzināšana pirmajam cilindram, lai varētu normāli salikt visu virsū un tā mašīna pielikt. Kronšteinu pārliku, vadus nogriezu, veco štekeri, atradu golfam, no golfa štekeri nogriezu, pārliku šito te, kā viņu varētu nosaukt, flancīts, adapteris, jā, lai zobratu var uzlikt. Un tagad jāsalodē vadi. Sūknis salikts, gatavs iet iekšā. Renault. Bet, jā, tā kā nav tā kronšteina, tad likšu virsū galvu.
Vilku galvu un visu savilku un principā pēdējā skrūva notrūka. Tā kā redzēt, ko darīšu. Vai citas skrūvas, varbūt ARP paņemšu, nu redzēs. Paciņā atnāca kronšteins, nu it kā jābūt kronšteinam. Šitais ir tāds, kā man tagad virsū, un tas ir tas, kas man tagad būs vajadzīgs. Atšķirās rekur apakša. Oriģināli rekur nāk augšpusē stūras pastiprinātais sūknīts, tad viņš nāks apakšā. Izskatās tā, vai derēs man viņš vispār, atšķirās rekur tās vietas. Šitā puse ir viss tas pats, atšķirās tikai šitais, bet tur pumpiem sūknim ir abās pusēs vītnes, gan tur, tā kā tas viss sajies. Ģenerators jāskatās, vai sajies. Tā kā, jā, ģenerators paliek tas pats. Viss sajies, tikai vienīgais, kas truba viena būs droši vien jāatrod citu. Stūras pastiprinātāja sūknim. Tā kā sūknis bija augšā, tad tā truba nāk pa apakšu un uziet augšā. Tad man tagad vajag viņu apakšā. Būs jāatrod arī īstā truba jāuzsūta. Vai arī vispār aiziešu pameklēšu. Iespējams, ka arī ir tā truba. Sen jaucu golfu savu ārā vienu. 1.8 turbiķi, un es atceros, ka viņam arī stūras pastiprinātāja sūknis bija lejā, un truba nāca pa apakšu. Tā kā varbūt man viņi ir jāiet meklēt manos krājumos. Ko es dabūju vēl ir galvas špiļkas. Rekur. ARP. Jā, tā kā špiļkas man arī ir. Varēšu likt virsū arī galvu. Redzēs. Vilks klāt, cerams, ka turēs. Jaunās špiļkas iekšā. Es lieku atkal galvu virsū un mēģinu savilkt. Tā, galva savilku. Šoreiz viss kārtībā. Jāliek tiet virsū kronšteins, sūknis un tad jau laikam zobeni. Uzliku arī ieplūdes kolektoru, izplūdes kolektora turbīnu, vārstuvāku, salgu degvielas trubiņas, uzliku aķīti un tagad vajadzētu mēģināt piešķilt. Jo sūknes uzliku, bet es nezinu, vai viņš ir pareizi uzlikts vai nav, nu redzēs. Mēģināšu tagad pielaist, ja pieliks, tad jau droši vien būšu apmēram trāpījis, kur vajag. Un, ja nē, tad vajadzētu pārlikt. Pagaidām nekādu šķīvokus nelikšu virsū, jo jāzina, vai viņš vispār rūks. Labi, mēģinās tāpat. Karoči aķītim kaput. Nekas man nesanāca pagaidām. Nav man cita aķi, tā kā vajadzēs likt lādēties. Jāsalādē būs un tad jāmēģina vēlreiz. Tātad aķis salādēts.
Samainīju arī blīvītes sūknim elektroniskajai daļai, ko mēģinās vēlreiz. Tātad laikam sapratu, kas plāju. Nes kāpēc es biju iedomājies, ka šitais ir pirmais cilindrs. Attiecīgi es nepareizi uzlicis zobratu. Tā kā jāņem no zobena, tagad pārlikšu tā kā uz to pirmo cilindru un tad viņam vajadzētu lekt. Tātad maziņš updates. Beidzot es dabūju to, ka viņš lec un aizdedz ir vietā. Ko es izdarīju, samainīju elektroniku sūknim, visu šo augšējo daļu. Un pēkšņi viņš sāk iet un var aizdedz uzregulēt un viss kārtībā. Tā kā, jā, ģeneratoru uzliku, siksnu uzliku. Stūrs pastiprinātais ir apakšā tagad. Taisīt aizvedu stūrs pastiprinātāja trubu, kas nāk no reikas uz sūkni. Viņa sanāk iepriekš tā kā sūknis bija augšpusē, tā truba nāca šitā, kur ir tas gabals. Viņa nāca šitā un gāja uz augšu. Cerams, ka derēs, likšu virsū. Un man nekas jau vairs nepaliek daudz. Uzlikšu trubu. Salikšu plasmasas apakai, salikšu izplašanās trauku, kūleres trubas, intakes, filtra kaste un saliešu šķidrumus un tad uzsildīšu kārtīgi un tad pieregulēju aizdedz precīzi, lai būtu. Tā nu viss esmu salicis. Tagad atliek salēst šķidrumus un pastīties, vai nekur nekas netek. Izbraukt vienu testiņu. Pastīties, kā braucās. Viss savs. Tad izbraucu testiņu un nezinu kas, kaut kas skarās kaut kur klāt un vibrē kuzavs bišķīt. Var dzirdēt, ka krātās. Nezinu, kas tas ir, kas tur skarās klāt. Izpūtēs, bet kāpēc, lai izpūtēs, pēkšņi sāktu skarties klāt. Kad jāatrod problēma, kāpēc skarās klāt kaut kas. Un degviela tek pa aparātku pie sūkņa. Šitās šaibiņas, karaču salika jaunas tās vara laikam. Un tek tāpatās, karaču. Nezinu, kāpēc. Un vēl kas ir čīkst nenormāli kaut kāds rullīts, laikam siksnes priekotē rullīts. Nenormāli čīkst visu laiku. Skaļi. Tā kā jā. Bet tā, temperatūra turās, viss ir ok, bišķīt uzstiepu, viss it kā ir labi, būsts ir, bet nu tagad baigi neko nenotestēs, ārā es labs pilnīgi. Jā, tā kā jāgaida sausāks laiks un tad varēs ietestēt, kā viņš iet kārtīgi. Rīt mēģināšu to roļiku samainīt, čīkstošo. Jāatrod vainu, kāpēc, kas tur skarās klāt, kāpēc kratās, vibrē. Un to degvielas tecēšanu jāsaklabo, tur tā kā normāli pil. Jāsamaina moši tas puļķis, kas nāk tur, tas līkais. Ja iespējams, ka vienkārši tam kaut kāda problēma, ka viņš tur laiž garām. Tā nu ko nākamā diena, ko es izdarīju, novērst beidzot to degvielas noplūdi. Izrādījās, kad šitam puļķim te no abām pusēm bija, nezinu, vai plaķinēm iespiests vai kas bija rievas un tecēja garām. Čīkstoņā tā izrādās ir stūrs pastiprinātājs sūknis beigts. Nu, nezinu, vai beigts vai kas viņam ir, bet viņš čīkst. Uzpūtu vai dešku apklis, tā kā būs tas jāmaina kaut kad. Kas man vēl bija pa problēmu? Kaut kas sitās. Sitās vienkārši truba, kur šitā te kūlera truba pret šito bačuku un taisīja to vibrāciju. Tā kā šito bišķīt pārstūmu tālāk. Dziļāk, tuvāk motoram un it kā tagad pagaidām viss ir ok. Nu jau braucu kaut kādu pusotru stundu
kā ir ok. Vienīgais tas čīkstošais rullīts. Mūziku griezt, cik skaļi gribas, tāpat viņi dzird. Karš ne rullīts, bet stūrs pastiprinātājs ūknis. Karš kaut kas viņam iet uz beigām. Brauc uz aizkraukli pakaļ diskiem, jo nāk ziema. Un man vajag kaut kāds diskus ar riepām ziemai. Tagad 28. datums. Tā kā tūlīt jau būs viss jāliek ziemenes obligāti. Un tagad vēl paveicās, ka tagad uznāca siltais laiks. Un ceļi nav ne sniega, ne ledus, nekā, ne melnais ledus. Tā kā mierīgi var aizbraukt. Par iešanu, ko es varu pateikt to, ka tagad ir dūms arī pie lieliem apgriezieniem un pilnu nospiestu pedāļu, kā arī pie mazliet nospiestu. Nu, kraši, dūms bija pazudis. Viņš bija kaut kādā vienā momentā tikko kā iepūš turbīnu. Tā izgāzās ārā kaut kāds kvēps un pazud. Tagad ir visu laiku. Tas ir viens. Un baigi es te nespiedu vēl ar viņu tā riktīgi limiteriju, bet pavelkot ilgāk var just to, kad ir arī dobjā skaņa arī pie lieliem apgriezieniem. Tā kā, nu, laikam sūknis tomēr, jā, bija pie vainas tam, ka viņš tā kā negāja. Ja būs vēl kaut cik labs laiks, nenokritīs sniegs un būs sauss, tad es, jā, braukšu vēlreiz pamērīs 100, 200, 80, 120 un nu, kaut ko tādu. 0 līdz 100 nav jēga mērīt tur bez koks. Bet tos laikus gan varētu pamērīt. Jo tagad būs ir nolaists lejā, atpakaļ uz 2-3, kā jau es teicu iepriekš. Un būtu interesanti apskatīties, kāds ir ieguvums, piemēram, ja man ar veco setupu arī bija 2,3 bāri, ja 100-200 man viņš brauc 16 ar kaut ko sekundes, precīzi neatceros, zinu, ka 16 ar kaut ko bija. Nu, pieņemsim, ka 16. Un 80-120 man bija apaļas 3 sekundes, 3.00 uz 2,3 bāriem. Vienkārši intereses pēc varētu paskatīties, tā kā tagad agrīt tie 2,3 bāri, salīdzināt, kāds ir ieguvums kortētai galvai, sadalenei, kas vēl varētu ietekmēt to visu. Tie vārsti atvieglinātie un uzpulētie un pielabotie. Nu, reāli, cik liels ieguvums ir no tā, jo spiediens ir tas pats. Un pasīties, vai mašīna ir ātrāka un cik viņa ir ātrāka. Tā kā nākamajā vidikā droši vien brauksim testēt to. Tā diskus dabūju. Jep, tieši tādu pašu, kā man stāv virsū. Betīs viegli 15. Vienkārši, taču nav ko paņemt tādu. Es nezinu, man neviena diska nepatīk. Domāju, 16 varbūt paņem ziemai, bet arī nav nekā. Nezinu, viss kaut kāda nekāda. Šitiem man cepīja ar tiem aplīšiem diezgan forši izstās. Tā kā būs tāda paša diska, vienkārši, lai man nav jāpārmontē riepas, tad vienkārši vēl viens disku sets.